visiem. Es patiešām domāju, ka vēl tāds nāk. Es patiešām domāju, ka šodien šajos 31 grādos, kas ir viss karstākā un vislabākā šīs vasaras diena, mēs ar Mārtiņu būsim divatā un šeit sēdēs mūsu Upīša muzeja kolēģi. Vispirmām kārtām vislielāko cieņu, paldies un mīlestību par to, ka ziemā mēs sakam atbridāt, bet tagad mēs sakam, ka atrākojāt. Šajā skaistajā dienā, pirms svētku dienā, redzēt, papardītes ir. Mārtiņa, paklausies, es savu papardes ziedāšu atrados Upīša muzejā, naktī tas uzziedās. Vai tev papardes zieda meklēšana? Meklēsi? Ko? Nezinu. Nezinu? Man jau tā atrasts. Te jau arī ir atrasts, jā? Labi, sēžamies, un tad nu sāksim. Es ceru, ka vakars būs interesants. Un tad es sākšu ar to, ka pērnā gada novembrī šeit notika pirmais sarīkojums šajā ciklā Ceļā uz pirmo grāmatu. Un tas man bija gan izaicinošs, gan arī viegls, jo šajā sarīkojumā es runāju ar dzēnieci Sandru Martu Gruduli, kas ir mana draudzene, kuru es pazīstu 38 gadus, un līdz ar to šī saruna raisījās tā viegli. Un zināmā mērā es esmu viņai arī pateicīga, jo viņa iedrošināja mani rakstīt šo projektu Valsts kultūra kapitāla fondam un arī gūt atbalstu. Kā rezultātā mēs arī šo sarīkojumu ciklu turpinam šogad. Un es ļoti priecājos, ka šodien šeit, Andreja Upīša muzejā, ir mans kolēģis no Jāra Vācieša muzeja, Mārtiņš Pomers Bērziņš. Un te šī saruna cikla ietvaros mums būs iespēja baudīt, dzirdēt, līdzpārdzīvot, būt klātesošiem un jūtošiem tajā tavā autorvakarā. Aplausīs! Mārtiņ, kā tu domā, kāpēc es teicu, ka man ir ļoti grūti ar tevi šodien runāt? Nezinu. Varbūt tāpēc, ka mēs muzejā strādājam, no kura gada tu strādā? 2017. Nu, un es no 2018. Un sākot gatavoties šim sarīkojumam, es tikai sapratu, ka par savu kolēģi Mārtiņu Bērziņu es patiesībā zinu ļoti, ļoti maz, vai gandrīz neko. Un tad, kad gatavojos un domāju, kādus jautājumus uzdot, tad mums sanāks tā, ka kopā ar jums, varbūt kāds no klātesošiem Mārtiņu un viņa daļa ir pazīst labāk nekā es sākotnēji, mēs tad arī noskaidrošim šo Mārtiņa ceļu gan uz literatūru, gan arī uz pirmo grāmatu un vispirmām kārtām. Es saprotu, ka daži jautājumi izklausīsies varbūt naivi, bet tie ir tie, uz kuriem patiešām es atbildes gribu rast. Kāpēc tev ir pseidonims Pomers? Taču esi Bērziņš. Esmu Bērziņš, un nelaime tā, ka ir vēl daži rakstnieki Bērziņi. Un tad, kad es gribēju publicēt savu pirmo stāstu domu zīmē, tad Rudīta Kalpiņa redaktori teica, Bērziņi tā kā par daudz. Jā. Un turklāt vēl vienā numurā man gribēja publicēt ar Māri Bērziņu, un saturā tas nozīmē, ka būtu 2 Bērziņi. Un es droši vien būtu tas necilākais. Un tad man tā kā dziļi ieteica meklēt pseidonīmu. Pomers, tas ir manas vecvecmāmiņas uzvārds. Es vienkārši ielūkojos savā cūckokā un izvēlējos kādu citu uzvārdu. Tas ir ļoti jauki. Redzi, ar mani bija tā, kā daudzi filologi un vispār humanitāri noskaņoti cilvēki, arī es agrā jaunībā rakstīju gan zeju, gan prózu, bet un man bija pat publikācijas, no kurām, par ko man tagad īsti tāds kauns nav, bet es tā īpaši nekarogoju. Un tad savā pirmajā iesaukumā muzejā, tad, kad man bija nedaudz 20+, es sāku strādāt muzejā un sapratu, ka es nekad nespēšu rakstīt tik labi, kā šie te mūsu muzeju dižgari un kā personības, ka es nekad nerakstīšu tik labi kā Aspazija vai kā Andrejs Upīts. Un patiesībā tieši muzejs un darbs muzejā bija tas, kas manu to rakstīšanu nogrieza kā ar nazi. Un tālāk bija savādāk. Un man tas jautājums ir patiesībā, kā tavi teksti un iedvesma sadzīvo ar vācieša telpu un elpu. Diezgan labi. Labā ziņa ir, ka Ojārs Vācietis vairāk ir dzeja. Es tomēr vairāk prózu. Viņam ir tas viens viņa garstāsts romāns tās dienas acīm.
Bet nav jau viņš nemaz tik milzīgi izcils teksts, ja tā godīgi. Un tāpēc tā pilnīgi mierīgi arī sadzīvo. Kaut kas jau varbūt, kaut kādas iedvesmas kaut kur ir, bet, labas atbildes, kāpēc rakstīt, man arī nav. Aha. Starp citu, kādā tavā stāstā ir tāds teksts, ka varoņu dzīvojamā telpā bija gandrīz tāda pati, es uzsveru, smaka, kā sen mirušu rakstnieku memoriālos muzejos. Klausies, tev nepatīk muzeja romāns, tev nepatīk kā šeit oši, vai tev nepatīk kāda romāns Upīša vai Vāciešu muzejā? Kā tur ar to smaku aprakstīt? Es, protams, pieļauju, ka tas teksts ir izdomāts pirms es sāku strādāt muzejā. Jā, tas ir godīgi. Bet es, protams, arī apzinos asociācijas, kādas eksistē daudziem no muzeja. Bet tas nav droši ļoti izsvērts salīdzinājums, jā. Visticamāk nav. Jā, ja tu atceries, tu arī vari neatcerēties. Imantam Kalniņam bija brīnišķīgi un patiesībā Padomju Savienībā laikam pirmā rokola par ejos tur. Un tur bija tas dziedājums, kas tu esi, un brīnišķīgi atdziedēji, esmu meitene, vienkārši meitene. Un man tas jautājums, kā tu sevi šobrīd pozicionē? Ja tev prasa, kas tu esi? Muzeja darbinieks, tētis, dzejnieks, rakstnieks, puisis, vienkārši Mārtiņš. Rakstnieks, vai tu neiebilsti, ja tevi šobrīd uzrunātu rakstnieks? Tas būtu patiesi, trāpīgi, ambiciozi, vai tomēr nedaudz pārspīlēti? Es mēdzu iebilst, ka man muzeja vadītājai man ļoti patīk uzrunāt par dzejnieku. Jā. Bet par dzejnieku es neesmu. Lai dažus dzejolīšus esmu uzrakstījis. Rakstnieks, arī tā. Vēl līdz galam, ne? Laikam to pirmo grāmatiņu es tā kā gribētu, bet tas ir, jebkurā gadījumā, tas ir tikai viens no aspektiem. Esmu vai būšu rakstnieks, esmu arī tētis, tagad tas ir mans jaunais status, kas man ļoti patīk. Puisis, kas vēl? Labi. Un tagad mēģināsim ielūkoties tavā CV un iesim solīti pa solītim. Tātad es ļoti rūpīgi izpētīju visu par tavu dzīvi, ko varēju izpētīt. Un tātad tu esi studējis filozofiju un literatūras zinātni Latvijas universitātē, absolvējis Literārās akadēmijas dzejas un prozas meistardarbnīcas, rakstīt dzeju un stāstus un literārās publikācijas tev ir no 2016. gada. Bet, kad tu patiesi sāki rakstīt dzeju agrā jaunībā un bērnībā, tāpat kā mēs visi, varbūt tu esi rakstījis vienmēr kopš iemācījies rakstīt. Varbūt tu pat atceries savu pirmo uzrakstīto stāstu vai dzejoli? Kaut kādu stāstīju man, man liekas, ka man bija kaut kāds stāsts 3. klasē. Mani pirmie dzejoļi man ir saglabājušies. Jā. Tas ir kā atgādinājums, ka nevajag dzeju rakstīt. Labi. Es bērnībā gan aktīvi kaut kādos brīžos rakstīju dzeju. Būtu labi, ja es būtu arī nedaudz lasījis dzeju. Dzeja bija tieši tik slikti, kāda tā top, ja tu dzeju nelasi, bet tikai raksti. Dažas atskaņas bija. Viss kārtībā, kā tad dzeja. Jā. Un Nopietnāk sāku rakstīt kaut kad jau pēc filozofijas studijām, 16. gadā publikācija, tad pieņemsim kādā 12. gadā. Rakstu lēnu, acīm redzam. Tu tikko teici par to lasīšanu, un pirms rakstīšanas katram autoram vispirms ir lasīšana. Vai tu atceries autorus, kas tev patika, bērnībā un agrā jaunībā? Droši vien jau visi kaut kādi klasiskie tur bija. Tie jau bija 90. bet vēl lasīju Zentu Ēgli par mūsu sētas bērniem, par pionieriem, kas uz mani vairs neatiecās, bet lasīju arī tos, un tad kaut kādas tur, protams, Astrīdas Lindgrēnas gabali un kaut kādi, un druskuciņi lielākā bērnībā tomēr Harry Potter visi arī. Aha, tātad tas ir Harry Pottera skatējs, jā? Tā kā drusku nokavēšanas, bet es tomēr uzskatu, ka esmu tā kā Harry Potter paudze arī. Jā, man ir pilns komplekts laukos stāvi.
Bet par to valodu, vai tevi ir ietekmējusi tā valoda, ko tu dzirdēji bērnībā? Un patiesībā, kā tu domā, cik tavuprāt tam ir liela loma? Gan jau ir ietekmējusi, bet, man liekas, klasiskā, laba, literāra latviešu valoda. Es dzirdēju, man gan sieva tagad saka, ka es lietoju visādus jocīgus vecvārdus reizēm. Piemēram? Nezinu, tagad nenāk uz momentu nenāk prātā, bet esmu dzirdējis tāds aizrādījums. Man likās, ka tie ir normāli vārdi. Var jau būt, es tomēr pietiekoši dziļos laukos izaugu. Kurzemes pusē, Talsu pusē, bet dialektā nerunājam mēs mājās. Es tomēr esmu pēc izcelsmes droši vien vairāk vidzemnieks nekā kurzemnieks. Un tā. Un tā tad lasīt šobrīd. Varbūt studiju laikā. Tu zini, Berelis apgalvo, ka Agatas Kristija romānu lasīšana potenciālām detektīvu rakstniekam būtu vairāk nekā literatūra teorētisko grāmatu blāķi. Tā ir. Vairāk lasīt jaunajam rakstniekam ir nozīmīgāk nekā teorētiski izglītoties. Tā ir Bereļa doma, nevis mana. Droši vien jau, ka ir laiks arī drusciņi teorētiski izglītoties, bet principā jau jā. Lielā mērā. Stevens Kings teica 2 lietas, lai par labu rakstnieku. Ļoti daudz lasīt un ļoti daudz rakstīt. Protams, nodarīja arī kādu teorijas grāmatu pašā sākumā. Varbūt tāpēc, lai mazāk būtu ilūzijas uzrakstīt uzreiz lielo romānu, varbūt sākumā jāuzrakst viens mazs čehovisks stāsts. Jā, bet Mārtiņ, kas tevi šobrīd aizrauj no citu kolēģu veikumu? Jo nav taču izslēgts, ka autors sākuma posmā rezonē ar tev tuvajiem autoriem, bet ļoti iespējams, ka nejaušībai piemīt daudz lielāks spēks. Un tu būtu pavisam citāds, ja savukārt literārajā akadēmijā nebūtu saticis, piemēram, Zebri vai kādu tur citu skolotāju, kas tur bija. Es neteiktu, ka man šie skolotāji tādā ļoti tiešā veidā ietekmēja. Vairāk tādā ziņā tas ir būtiski. Tad, kad sāc rakstīt, neviens teksts nevienam nav rādīts. Tad, ir labi, kad kāds rakstnieks ar pieredzi pasaka, ka tas ir daudz maz ok. Jā. Tas ir ļoti jauki un patīkami, un tas palīdz. Un Zebris man arī... Viņš toreiz pašā sākumā uz īsu brīdi bija domzīmes redaktors. Viņš būtībā arī nopublicēja pirmo stāstu. Kolēģis. Kaut kam jau es sekoju līdzi, kas Latvijas literatūrā notiek, no tām literārajām akadēmijām, kurās esmu bijis. Aktīvi prózu rakstā Dats Vīganti, man liekas. Ar viņu mēs bijām kursē, neviens cits jau ļoti aktīvi rakstā, kaut ko rakstā. Man liekas, nav nevienam citam. No prózas akadēmijām. Un tā tad mēs kā brīnišķīgi zinām pasaules klasiķi un arī pat Latvijas klasiķi, piemēram, Andrijs Upīts. Nav apmeklējuši nekādas literārās akadēmijas un nav lasījuši nekādas rakstmācības grāmatas. Tu literārajā akadēmijā absolvēji gan dzejas, gan prózas kursu. Un saki, ko tev tomēr deva šī literārās akadēmijas apmeklēšana? Tas, ko es minēju, lielā mērā. Bet arī kaut kāda komunikācija ar kolēģiem un satikties, apspriest tos tekstus. Bija ļoti interesanti. Es 3 reizes esmu bijis literārajā akadēmijā. Jā. Tā bija dzeja un próza? Dzeja, próza, dzeja un próza. Atkal. Jā. Bija jau jauki. Man tur patika. Es varbūt vēlreiz iestātos, bet tā kā nepieklāju tagad liekas. Tad tu apmeklē gan dzejas, gan prózas meistara darbnīcas, un tev arī dzejas publikācijas. Bet kurā brīdī tu saprati, ka próza ņems virsroku, jo tavs ceļš uz pirmo grāmatu, tas taču ceļš ir uz pirmo prózas grāmatu, vai ne? Tas ir ceļš uz pirmo prózas grāmatu. Dzejas publikācija man ir tikai viena.
Es tomēr ar to prózu jau vairāk no sākuma. Dzejas literārajā akadēmijā es iestājos tad, kad es beidzu savu prózu literāru akadēmiju. Man tā ļoti gribies izmēģināt, vai es varu. Es vienu mēnesi šausmīgi centīgi lasīju dzeju un šausmīgi centīgi rakstīju dzeju. Man paņēma. Jā. Tu pats par sevi saki, un tagad es citēšu un lasīšu. Literatūra ir pasaules izzināšanas forma. Es rakstu par ikdienišķiem cilvēkiem, nedaudz neikdienišķās situācijas, un vēlos, lai rakstot man pašam vienmēr būtu interesanti. Klausies, Mārtiņ, vai tu raksti par cilvēkiem, kurus esi saticis, vai arī izmanto netiešu pieredzi? Kur tu satiec savus tēlus? Tie ir izdomāti? Tie ir izdomāti, bet, protams, to droši vien jebkurš rakstnieks teikt, ka tur ir, protams, ir detaļas no zināmiem personāžiem, no kaut kādiem, bet ne tiešā veidā. Tiešā veidā neviens mans tēls nav, neviens tieši cilvēks nav tieši prototipi. Nevienu biogrāfisku stāstu un es ko citu rakstījis neesmu. Visi mani tēli ir izdomāti, grāmatas sākumā var pierakstīt. Jā, patiesībā tad, kad mēs arī veidojam šo preses relīzi un domājām un meklējām, kurš rakstnieks vai kritiķis par tevi varētu kaut ko precīzi pateikt, vienmēr sakot, Ilze Jansone par Mārtiņu raksta tā. Mārtiņš Pamers ir Spiltas balss īpašnieks latviešu literatūrā. Veikli balansējot uz trauslās robežas starp realitāti un absurdu, viņš pēta cilvēka dzīvi krustpunktus. Tekstos ar vieglu roku izmētātas atsauces literatūras klasiku, taču tādējādi autors nevis demonstrē lasītājiem savas zināšanas, bet dialoģiski atdzīvina tekstu. Arī klasikas tēliem piešķirdams svaigus kontekstuālus vaipstus. Viņa interese par cilvēka dzīvēm ir neviltota, un tomēr stāstos maz psiholoģismu. Omera literārās saknes šķiet sniedz kafkiskos dzīvumos, filozofiskām idejām piešķirdot absurdu jēgu. Ļoti skaisti pateikts, un te ir mana vienkāršā lasītāja jautājums. Nereti tavu stāstu varoņi, un šodien mēs arī dzirdēsim kādus stāstus, no visneparastākajām lietām rada priekšmetus, kas atdzīvojas. Mārtiņ, kāpēc tu liec viņam tā darīt? Ko? Viņi man tā liek darīt. Aha. Nē, es gribu, lai interesēties. Jā, varbūt man stāsts nav pats klasiskākais realisms, bet tā varētu būt. Man liekas, tā varētu būt, tā kā tur notiek, tā varētu būt. Jā. Man patīk arī kaut kāda šī žanru literatūra, kaut kas no fantāzijas literatūras, kaut kādus elementus izmantoju. Un galu galā viss ir izdomāts. Jebkurš stāsts galu galā ir izdomāts. Arī visi realistiskākie upīša darbi galu galā tomēr ir izdomāti. Kāpēc gan ne? Savādāk drusciņai. Labi. Jāteic, ka šajā sarunā es ielasījos tavos stāstos, un tev ir tā, ka pārsvarā darbība notiek pilsētā. Tu teici, ka tu esi bērnību pavadījis laukos, bet principā kā tu sevi pozicionē? Tu esi pilsētas vai laukuzēns? Es gribēju to jautāt varbūt tagad šodien, kad ir 31 grāds, kur tu uzlādējies radoši? Zaļā pļavā vai pieņemsim pilsētas kafejnīcā? Esmu uzaudzis dziļos laukos, bet tagad es sev vairāk ar to pilsētu identificējos. Vasaras laikā ne ar pilsētas centru. Jā. Uz kafejnīcām es arī īpaši neju. Jā. Es nezinu. Jā, es pašlaik es dzīvoju ilgstoši Rīgā un pilsētā. Attiecīgs rakstu par pilsētu. Vasaras vislabprātāk es pavadītu laukos, bet uz darbu arī iet. Tāda dzīve. Jā. Par rakstnieku darba vidēm un paradumiem ir ļoti daudz hrestomātisku stāstu par puvušu ābolu smaku, kas laikam bija Šileram nepieciešama, par kādu ārkārtīgi pazīstamu dzēnieci, kurai pirms radīšanas bija jāieguļas zārkā un jāpaguļ, un tikai tad viņa varēja sākt rakstīt. Bet par to darba vidi. Pārsvarā, principā, tās ir divas galējības. Viena ir plānotāji
otri ir intuitīvisti. Andrejam Upītim, piemēram, bija ārkārtīgi svarīgi, lai apkārt būtu sakārtota, tīra, sterīla darba vide, un tikai tad viņš varēja rakstīt. Tam pašam Berelim, piemēram, viņš parasti raksta, tur ir pelnu trauka pilna ar izsmēķiem un hausu un bardaks. Tās ir galējības, bet katrā gadījumā es gribēju pateikt, kas ir tavs darba galds. Tas ir kārtībā ar hausu un vispār, bet tas vispār ir galds. Tas reizēm ir galds. Un reizēm tas ir mans dators klēpī gultā. Ļoti jauki. Vai kaut kā tā. Nu labi, tās dīvainas jautājums šajā laikā. Saka, lūdzu, vai tu raksti ar roku vai datorā? Nu, protams, ka tavas paudzes cilvēki vairs nepieraksta pēkšņi prātā radušos domu kafejnīcā uz salvetes, kā tas bija iepriekš, un, teiksim, manā paudzē jaunajiem literātiem. Bet, piemēram, tev vienāk prātā doma kafejnīcā vai kas sēžot. Kur tu to pieraksti? Telefonā? Nē, telefonā es šausmīgi lēnu rakstu. Kaut kur man ir kāda lapiņa vai kāda kladīte vai blociņš, kaut kur man slomas dziļumā mētājās parasti, un tā es arī pierakstu. Nu, par to iedvesmu. Mārim Bērziņam, kura dēļ tu kļuvi par Mārtiņu Pommeru, ir sava iedvesmas definīcija, un tā skan sekojoši. Iedvesma sastāv no labas idejas un gribas šo ideju realizēt. Un, laikam, viens no viskaitinošākajiem jautājumiem, kāds jebkad ir uzdots rakstniekiem un dzejniekiem intervijās un sarīkojumies, kur tu, Mārtiņš, smelies iedvesmu? Pasaulē. Kaut kur smeļos. Šitie teksti pie tevis īstenībā. Atnāk, bet lēni un smagi. Lēni un smagi, un kaut kur jau attiecībā arī pret tekstiem, ko es lasu, kaut kas jau top. Jau tur Ilza Jansona saka, man tās atsaucas. Es, protams, arī viņi grib parunāties, un kuras viņi tur saskaitīs, pat mēs vajag daudz nezinu. Bet tāpat jau idejas rodās, idejas jau nav tāds pats grūtākais izdomāt, viņas realizēt ir grūtākais, un dabūt to stāstu līdz kaut kādai pabeigtai formai, kurā ir kaut kāda arī jēga. Par to radīšanas procesu Andrejs Upītis, mēs esam viņa muzejā. Viņš vienmēr apgalvoja, ka viņš pat īsti nesaprot, ko nozīmē mēnraksts. Un Andrejs Upītis sāka gandrīz katru savu manuskriptu rakstīt kaligrāfiskā, skaistā, precīzā rokrakstā ar ārkārtīgi maz strīpojumiem, ko mēs rādām un stāstām visiem muzeja apmeklētājiem. Bet tātad viņš visu izdomāja savā galvā, un uzreiz viņam bija ieraksts, un tas arī bija manuskripts. Bet saki, lūdzu, cik tev ir tomēr tā izkastes materiāla vai delīta taustiņa iezīmētā? Jā, Valaks, Andrejs Upītis. Jā. Ojārs Vācietis Savēlī, vēlāk jau Butnītās rakstīja dzēju arī apmēram, esot tāpat rakstījis īpaši nesvītrojot. Man ir gana daudz. Protams, ir atšķirība tā, ka atšķirībā no Andreja Upīša laika, protams, mēs rakstām datorā. Un datorā tekstu pārkārtot, kārtot, izmainīt, dzēst, mainīt ir daudz vienkāršāk nekā tas ir Andreja Upīša laikā. Un tāpēc ir šī brīvība rakstīt ļoti ātri, ļoti štruntīgi, to atkal visu dzēst. Tas jau ir process ļoti atšķirās. Atgriezīsimies atkal pie Ilzas Jansonis, un vēl viņa par tevi saka tā. Viens no autora lielajiem trumpiem neapšaubām ir dzīvā, pārdomātā un asketiski precīzā valoda, kurā tomēr iztiks bez mudīgajām liekajām cakām un teikumu konstrukcijām, kurās lasītājs varētu nolaust kaklu. Liekas, cakas mežģīnas mežģīņu pēc, man tas kā lasītājai vienmēr un nereti liekas kaitinoši, un varbūt tāpēc, ka es pati definitīvi esmu visai konstruktīva un sistemātiska, un līdz ar to man ir jautājums, vai tu savus tekstus rediģēji bieži, un vai no tā uzrakstītā atteikties ir grūti, vai tu spēj nežēlīgs būt pret sevi, un kā tu atpazīsti to kodolu, to īsto precīzo teikumu? Tu raksti 5 variantus un pēc tam pārsvītro? Es uzrakstu vienu mēlrakstu, un tad es
kādu gadu vēlāk vai 2 gadus vēlāk. Būtībā reizēm eju par inkopām un vienkārši uzrakstu visu pilnīgi no jauna un visu kaut ko rediģēju, droši vien, ka varētu vēl kaut ko atmest. Publicējot jau, protams, pēc tam nāk arī redaktors, un tas jau var vēl kaut ko palīdz atmest. Vienkārši es cenšos rakstīt vienkārši. Tad, kad es sāku kaut kādā vēl labu laiku, es tiku publicēts, es drusciņu atparināju Hemingway stilu. Apzināti, ļoti apzināti no viņa tēmām un tēlēm, gan es, protams, ļoti agri gāju prom, bet, un vēlāk arī no tās viņa stilistikas, bet Hemingways kā ļoti vienkāršais stils man joprojām ir ļoti simpātisks. Jautājums, ko es vēl prasīju gan tev, arī Džennai, pirmajā rindā sēdošajai, arī tāds vispār abstrakt, bet varbūt tajā pašā laikā diezgan precīzi formulējam atbildi uz jautājumu, Mārtiņ, ko tavā izpratnē nozīmē izdevies teksts? Kāds ir labs stāsts? Tu vari noformulēt tos kritērijus? Teikt, jā, šis teksts ir gatavs, tas ir labs stāsts. Par savu tekstu, jā? Jā, kaut arī par citiem. Par citiem, tad, ja es izlasu un man negrib neko mainīt, tad ir labi. Viens, tagad neatceros vārdu, skandināvu rakstnieks teica par saviem tekstiem, ka viņam tas teksts liekot pabeigt, tad, ja vienā lasīšanas reizē viņš ieliek komatu, un nākošajā lasīšanas reizē viņš atkal to komatu izdzēš, tad viņaprāt tas teksts ir pabeigts. Džēna, kas ir labs teksts? Jā, kas ir izdevies teksts? Tas laikam ir, kad viņa lasa skaļi, un ka vienā brīdī neķerās nekas. Tikko ir kaut kāda sajūta, pauze vai kaut kas liek apstāties, bet tur kaut kas nevietā nav. Es tā teikšu. Labi, ļoti. Kaut kā tā, jā. Skaļi savus tekstus arī pārlasu. Vērtīga lieta. Tu jau it kā teici, ka tu tā bažīgi ieminējies. Saka, lūdzu, tu esi daudz rakstītais. Tas senrunlieku aforisms, ne dienu bez rindiņas. Tas tev attiecas vai nē? Būtu labi. Nav, nē. Es neesmu daudz rakstītājs. Ja es būtu daudz rakstītājs, man, protams, būtu grāmata vai 2. Bet mēs esam ceļā uz to. Mēs esam ceļā, lēni un apņēmīgi. Jā, es neesmu daudz rakstītājs, man tas notiek pietiekoši lēni, vairāk vai mazāk regulāri. Bet tad noteikti tev ir atpazīstamas radošās krīzes, strupceļi, kad nerakstās, tev ir jābūt, tā patiesībā jābūt jebkurai radošai personībai, kāda tā tiespāra. Vienkārši nogaidi, kad atkal varēsi. Reizēm nogaidi, reizēm netiek pāri. Mārtiņ, saki, kas tev ir prozas rakstīšana? Misija, liktenis, māksla, terapija, labākais draugs, pēdējais salmiņš, melnais caurums. Kāpēc tu raksti? Skaisti, poetiski. Man patīk rakstīt. Nav tā, ka man ļoti patīk rakstīt, ja man visu laiku ļoti patīk rakstīt. Protams, atkal būtu tas daži grāmatas. Bet kaut kas tajā radošajā procesā ir un tur ir zināms kaifs. Un tagad tu to kaifu uztver kā spēli vai kā nopietnu darbu? Vai nopietnas darbs tev ir darbs? Man liekas, tas neizslēdz viens otru. Tā ir spēle, bet tas ir arī tā ir spēle, ko es gan nopietni uztveru. Paklausies, tu varētu nerakstīt. Daži tavi spalvas brāļi pilnā nopietnībā apgalvo, ja viņi nerakstītu, tad viņi dzertu. Es ļoti mierīgi varu nerakstīt. Man absolūti brīnišķīgi padodas nerakstīt. Nerakstīt ir ļoti, ļoti viegli. Rakstīt ne tik viegli. Patiesībā tās būs nedaudz aizņemtas domas, bet es atkal citēju. Rakstīšana ir ļoti grūts darbs. Daži to dara tikai tāpēc, ka viņam patīk skaistais. Iespējams, ka tā ir vara, kas valdzina. Tas, ka tu šajā sevis radītajā pasaulē esi saimnieks. Tu jūties kā saimnieks savos stāstos un izbaudi šo. Jā. Un aizvien vairāk, un es drusku vairāk saprotu, ko es daru, tad es kaut ko rakstu, un tur ir kaut kas tas radīt to tekstu, tādu, kāds tas nāk. Un tāpēc manos tekstos ir jokainas lietas reizēm. Ir gan jā.
ir jau kādas lietas. Bet tā ir mana brīvība, kas tālāk. Nu labi, bet rakstnieks mūsdienu pasaulē, ko tu šobrīd ar savu rakstnieku to brīvību vari sadarīt? Mēs ir Covid, pēc tam bija kari. Es apmēram gribu aizvilkt tevi uz to, kāda ir rakstnieka vieta mūsdienu pasaulē, mūsdienu Latvijā, vai rakstniekam vispār ir vieta? Vai var definēt rakstnieka uzdevums un rakstnieka misija šobrīd ir? Nu, pārāk daudz nav rakstnieku, kas no tā varētu profesionāli vienkārši dzīvot Latvijā, cik es zinu. Nu, kāds varbūt varētu, bet tā ļoti pieticīgi. Tur ir drusciņi kaut kāds šis cilvēki, kuriem to patīk darīt. Tas nav nec biznesa, nec karjera. Tas nav. Nezinu, tur Covid vai karš, ir jau kāds jau varbūt ir tāda milzīgāka misijas apziņa, arī tāda ļoti, ļoti politiski raksta, es nerakstu ļoti politiski. Daži tavi spalvas brāļi teica, ka šobrīd rakstot, lai šajā pasaulē justos labāk. Tu arī? Arī, jā. Es jūtos labāk. Tad ir tāds jautājums, ko daži rakstnieki un rakstoši cilvēki izvērš tā diezgan plaši, bet es gribu tās tavas domas teikt. Dzirdēt, saki lūdzu, vai tu redzi un zini, vai kā tu domā, vai ir atšķirības starp vīriešu radītu prózu un sieviešu rakstītu prózu? Un kā tu domā, kas ir tavs lasītājs? Sieviete 50+? Jauns čalis? Sāksim ar to. Ir atšķirības starp vīriešu un sievietes radītu prózu? Neobligāti. Ir, protams, kaut kas, ko mēs mēdzam daivēt par dāmu romāniem, kurus biežāk raksta, protams, sievietes, bet ir, protams, tur arī Nikolas Spārks, kas raksta diezgan briesmīgs, manuprāt, sieviešu romāns, no kuriem brīnišķīgas filmas sanāk. Mums arī tik kaut kāds, jo tas nošķīrums ir Latvijā tāpatām, jā, mēs par kaut kādām tur 80 kaut gadu, kādu viņas tur bija jaunās niknās sieviešu rakstnieces. Literatūra zinātniekiem, protams, vajag kaut kādus tēmu sašaurinājumus un dalījumus. Tas, protams, ļoti palīdz kaut ko rakstīt, bet arī Latvijā šobrīd īstenībā to rakstnieku ir pietiekoši nedaudz, lai tur tā nedalītu. Ir, protams, kaut kas brīžam, ko mēs varam nodēvēt par feministisko prózu, tas kaut kas cits stāsts. Es domāju, gribu arī, lai žurnālists tas ir starpības starp vīriešu un sieviešu prózu rakstīt. Vai nē? Tieši tādā dalījumā nē. Tālāk sadals vienkārši par sieviešu prózu, teiksim, romānu feministiskais, tad varbūt jā, tā palielam domāju, nē. Bet tu neatbildēji to tavu jautājumu, uz manu jautājumu, vai tu par to domā, kas ir tavs lasītājs? Pagaidām tas, kas nopērk to literāros izdevumus, kuros es esmu publicējies. Statistika liecina, ka sievietes drusku vairāk lasa grāmatas un literatūru nekā vīrieši, protams. Nezinu, jā. Es nezinu, kas pērk domu zīmi. Šausmīgi daudz jau laikam nepērk. Nav jausmas. Tu tikko patiesībā arī īsi pirms tam atbildēs man to nākošo jautājumu, ka tu arī, tad, kad tu uzraksti, tu pārlasi, sacerēji to un klausies, kā tas skan, vai ne? Kopā ar 13. kursu tu izstājies dzejas performancēs, bet cik tev svarīgi ir šī komunikācija ar lasītāju, uzstāšanās brīži, vai tu jūti to sinerģiju, tas tev ietekmē, vai tas tev liekas tā? 13. kurs, tie bija ļoti forši pasākumi. Es to dzeju sāku rakstīt, un mēs tur tiešām kādos aizraujušos, gan Baltās nakts pasākumos, gan tur esam braukuši uz izbraukumos, gan koncertus iesildījuši. Tie bija tādi ārkārtīgi radoši pasākumi, kas man droši vien noturēja pie dzejas rakstīšanas ilgāk nekā tas būtu noticis citos apstākļos. Próza jau īstenībā tā publiski pārāk daudz jau arī nav sanācis lasīt. Tev tūliņ būs iespēja to darīt, bet vispirms vēl uz dažiem jautājumiem tev ir jāatbild. Un nākošais, laikam tā pati esence un sāls. Saki, Mārtiņ, es šo jautājumu jau uzdotu visiem
cilvēkiem šī sarunu cikla ietvaros un tikai, kas šajā procesā papildināt neaptveramo vispasaules biblioteku ar vēl vienu tavu grāmatu tev šķiet tik vilinoši. Bet šis ceļš uz pirmo grāmatu ir pašterapija vai vērtiecīgs, apzināts solis, ka lūk, viens posms dzīvē noslēdzies. Kāpēc tev vajag vēl šo vienu tavu grāmatu? Man viņa gribās, vai pasaulē viņa vajag, man arī nav labas atbildes. Aizēju, man ļoti patīk, kad iet otrajā elpā, tad veikals. Un tur ir diezgan daudz lietotās grāmatas. Tur ir skaistas, daudzas lietotās grāmatas, un tur ir, padomāju, ka izdotas grāmatas var nopirkt tur pat 30 centiem kādreiz, un ir tur autori, kurus varbūt es pat īsti nezinu. Tāpat arī cilvēki sēdējuši, ieguldījuši ļoti daudz darba. Tā dzīve. Grāmatas ir ārkārtīgi daudz. Kāpēc vēl vienu? Man gribās vēl vienu, jā. Labi. Es pati noteikti esmu procesa cilvēks, jo, piemēram, arī gatavošanās svētkiem man nereti patīk vairāk par pašiem svētkiem. Kā ir ar tevi? Varbūt šis te rakstīšanas process tev tomēr ir svarīgāks par to rezultātu nekā grāmatu? Vai tomēr tā nav? Droši vien man jā. Vienlaikus, ja nevienu no maniem stāstiem nepublicētu, es nezinu, es rakstītu. Droši vien vairs es nerakstītu. Kaut kādā momentā tas tomēr ir ļoti būtiski, kā nopublicē. Man tas ir apmēram viens stāsts gadā, bet tu pilnīgi pietiek, lai mans process turpinātos. Tagad slavenais Stīvena Kinga citāts, ko noteikti jūs daudz zinat, un tas ir sekojoši. Ja raksti grāmatas, glezno, veido vai dziedi viens, kāds tev noteikti mēģinās par to iedvest kauna sajūtu. Jā, to teica Stīvens Kings, un pirmā grāmatas, protams, nav tikai sākums, un vienlaicīgi ir arī tavs sākums. Skarbā kritika, tu no tās nebaidies? Vislielākā kritika ir kritikas neesamība Latvijā. Par tiešām šķrutīgām grāmatām nekur neviens kādu kritiku faktiski neraksta. Varbūt ar tiem izņēmumiem, ja kāds tiešām labi zināms autors pēkšņi uzraksta kaut ko briesmīgu, tad var izlasīt kritiku. Bet par vienu tiešām baisu Ingas Gēzes romānu, man liekas, neviens pārāk daudz ko neuzrakstīja. Ir viņiem tāds krimiķis. Jā. Tu zini, autori, kuriem jau ir iznākušas vairākas grāmatas, stāsta, ka gaišākā vieta tā ir krājuma iznākšana, kad kā cikls ir beidzies. Un palēnām viss ir sākas no jauna. Savukārt Bereli savā grāmatā rakstīt, mēs šodien daudz piemēram Bereli, saka, ka ar katru grāmatu rakstnieks vai dzēnieks ir kā nomirst. Tev nav vēl, kas sāksies pēc tam? Nē, es kaut kādā ziņā es apmēram nojaušu šīs grāmatas aprises. Man tiešām gribētos arī to visu nobeigt un kaut kādā drusku citā virzienā sākt un darboties. Man ideja pietiek vēl. Un tātad man liekas, ka ir pienācis tas brīdis, ka jābeidz tie mocīt ar jautājumiem un gluži jāturpina tas, un proti jādod tev vārds, lai mēs dzirdētu vismaz 2 tavus stāstus. Labi, 2 nešausmīgi garus, tādus izvēlējies ne tos garākos. Stāsts Spāra kaut kad ir publicēts domzīmē. Kāds varbūt lasīs, bet lielākā daļa, manuprāt, ne. Mans vectēvs Rihards Āna III prata lidot. Uzvilcis savas miesas krāsas garās apakšbites un izstieps uz priekšu dūrē sažņauktu roku, viņš mēdz auļot pa pagalmu saudams heisā hopsā un uz priekšu. Tolaik viņš gan vairs lidot īsti nespēja. Vien paliecienā uz brīdi ieķērās gaisā, pirms atkal nokrita uz cietās zemes. Pa īstam mans vectēvs lidoja kara laikā. Ļoti agrās rīta vai vēlās krēslas stundās viņš apvilka pieguļošu formas tērpu un mākoņa aizsargā izlūkoja ienaidnieka pozīcijas. Kluss un nemanāms lidoja tik augstu, ka no zemes tikko bija saskatāms, bet pats redzēja visu. Katru ielu, katru namu, katru ceļu, katru zirgu pajūgu un katru tanku, kas līdz pusē iestidzis spurva dūkstī.
Tā lidodams vectēvs karties atzīmēja ierakuma līnijas, artilērijas izvietojumu, kājnieku barakas, medicīnas telpas, apgādes līnijas, smagās bruņu tehnikas pārvietošanos, upes un ceļus un virsnieku priekmājas. Vectēvs lidoja tik labi, ka vēlāk viņam piešķīra ordeni, ko piespaust pie krūtīm. Ordeni viņš glabāja samta lādītē, jo viņam to līdz nebija ērti. Tas nodevīgi sitās pret ribām, mazinot aerodinamiku un draudot, kuru katru brīdi nokrist. Lidojumos vectēvs vilka mugurā viens savu pierguļošo lidotāju kostīmu, apmetni un lielās slēpotāju brilles. Bez apmetņa varēja iztikt, jo arī tas mazināja aerodinamiku, bet vectēvam ļoti piestāvēja un palīdzēja pavedināt kara laika meičus. Viņas visas sapņoja par staltu kara laika varoni. Mans vectēvs nebija stalts, toties bija varonis sudraba apmetnī. Viņš pielidoja pie jaunu sieviešu logiem, izgrieza krūtis, atmeta apmeti un cēli raudzījās nākotnē. Jaunās meitenes ģība un biežāk nekā pieklājas aicināja viņu paviesoties kara laika necielajās guļamistabās, kas smažoja pēc veļas ziepēm, kumelītiem un skāba kāpos uz upas. Savu apmetni viņš tomēr bija nosargājis un glabājis kapja aizmugurē kopā ar samta mirstamu uzvaldu. Spošs, gandrīz mirdzošs apmetnis. Kad biju gluži mazs, mēģis slēpties skapī un to atradu. Spēja iztēloties, kā vectēvs traucas pa gaisu, apmetnim plandot vējā. Tas bija pašūts no neparasta auduma ar metālisku spīdumu, viegls, bet izturīgs. Pamēģināja vienu stūri sagriezt, ka salauž šķēris. Apmetnim nes krambiņas. Gribu iemācīties lidot un būt kā vectēvs. Man ir pieguļošas krēkls un bikses. Apakšbikses velku biksē pa virsu, lai būtu droši un stabili. Ap acīm man ir zils apsējs, jo supervaroņiem jābūt neatpazīstamiem un nemanāmiem. Es mācos leikt no krēsla, pievelku rokas cieši klātī, ietupjos ceļos un tad strauji atgrūžos no krēsla. Vienlaikus izstiedams rokas uz priekšu. Iztēlojoties, ka nevis jūs atraujieties no zemes, bet zeme no jums, tā attālinās no kāju pēdām, no notirpušajiem, sasprindzinātajiem kāju pirkstiem, ļaujiet, lai zeme bēg prom no jums. Palieciens nav palieciens, bet gan atraušanās. Pagaidām vēl nevaru lidot, bet ja izdodas tiešām labi sakoncentrēties, tad uz mirkli ieķeros gaisā, tikai īsu brīdi, tikai sekundes daļu pirms sasniedzu grīdu. Tai mirklī man vairs nav svara un esmu viegls kā spilvena spalva. Lai noturētos gaisā, ir ļoti svarīgi koncentrēties. Ir jādomā par zilām debesīm un viegliem mākoņiem. Es vienmēr domāju par zilām debesīm un viegliem mākoņiem, un tad jūtu, kā manī pamazām iesakņojas un aug viegls gaišzils mākonis. Biezajā fotoalbumā ir daudz bildes no vectēva jaunībā. Tērpies pilnā uniformā, viņš stāv starp citiem kareiviem un vīzdegunīgi smaidi. Viņš vienmēr centrā, pašpārliecināts, drosmīgs un šķelmīgs, sejas izteiksme gandrīz nemainīga, tikai vienā bildē ir redzamas viņa kājas, melni, ātri zābekļi, kas rūpīgi ieskatoties spēlta kādu centimetru virs zemes. Visās pārējās bildēs viņš vai nostājies aiz biedriem, vai arī fotogrāfijas mali ir nogriezti tā, ka kājas vispār neredz. Bildes, kurās viņš atklāti lido, protams, saglabāt nebija iespējams. Pēc kara neviens vairs nelido, nekad nav lidojis un nekad nelidos. Ja nu vienīgi es. Bērniņos karājas glezni, kurā vecēvs atainots drīz pēc kara. Viena no viņa draudzenēm gleznotāju, viņš te pozēja. Vecāvs puskaļs sēž uz krēsla, galvā viņam ir veca dāma cepura ar pušķi, mutē pīpi, kājās melni kara zābaki. Vecāvs izskatās pilnīgi izkaltas, gandrīz graboši kauli, kuriem pa virsu uzvilkta veca zirga āda. Jāatzīst, ka es esmu nedaudz tīzls. Nedaudz šķielēju un kreisā kāja man ir garāk par labo tādēļ kliboju. Tomēr esmu viegls. Āda uzvilka te vai tieši pa virsū kauliem, gluži kā vectēvam. Mamma baidījās, ka mani varētu aiznest vējš. Kad biju pavisam maziņš, viņa man pagalmā piesēja pie sētas, lai vējš neaizpūstu.
Toreiz vēl lidot negribēju. Vēlējos turēties pie mammas brunčiem un pie zemes. Arī tagad esmu viegls, bet ne tik viegls kā balons, ko var aizvelt stiprāka brāzma. Lai kļūtu vēl vieglāks, es daudz elpoju. Dziļas ielpas piepilda mani ar gaisu un jūtu kā rokas un kājas, un jo īpaši galva kļūst vieglāks. Vējā es šūpojos kā niedra. Arī mans tēvs gandrīz lidoja. Tas ir, mans tēvs krita. Viņš lika sarkanos kārniņu jumtus un nolidoja no 3 stāvu mājas. Pēkšņi viņu aizrāva, un tēvs varēja tikai kustināt rokas kā spārnus, kura viņam nemaz nebija. Pat ja tēvam bija vectēva gēni, tie viņi neklāva. Tēvs bija pa galam. Grūti iztēloties, ka tas varētu būt bijis skaists lidojums. Visapkārt tikai veci nami un nemierīga iela. Krīsdams viņš gandrīz nosita veču, kur tobrīd devās uz baznīcu. Viņi izdzīvoja, bet tēvs uzkrita viņa somiņai un iznīcināja kā lasām brilles, tā pa blatu iegādātos apelsīnus. Tēvu atceros visai aptuveni. Viņš bija mierīgs un piezemēts cilvēks, kas godīgi strādāja savu darbu un pat nemēģināja sasniegt debesu virsotnes. Viņam vajadzēja kļūt par Rihardu Ānu IV. Bet jau kopš piedzimšanas bija skaidrs, ka viņš nebūs kā tēvs vai vecās vai vecas tēvs. Viņš bija vienkārši ričs, aug no siltas zemes kā kārtīgs burkāns vai bieta, izbāzta viena galva un kāds sprīdus no plecu tājas. Mani tēvs audzināja tikai līdz 7 gadu vecumam. Pēc tam viņš ļoti strauji pats atgriezās pie zemes. Pēc tēva īsā lidojuma abi ar mammu pārvācāmies dzīvot pie vecvecākiem. Tad nu atlika tikai lidojušais vectēvs. Ja vien varētu, viņš būtu iemācījis man lidot. Reizēm viņš izstāstīja kādu stāstu atgadījumu no kara laika, bet tad atkapās atkal satrūma un aplus. Reizēm arī vecmāma kaut ko izstāstīja, bet arī tikai nedaudz. No šīm mazajām epizodēm, no fotoalbumu un dažām vēstulēm mēģināja saprast, kā mans vecstāvs lidoja un kā tas beidzās. Vēl bija dzejoli. Reiz pa reizē vecāks rakstīja nelielus dzejolīšus, kuros aprakstīja pasauli no augšas. Tādus naivus tekstiņus, kuriem dažkārt pat nebija atskaņu. Piemēram, upes pārplēš zemi un sliedes, kukaiņi rindām vien dedzina, ugunis kalnu korēs, bet dzirdu es vien spāru nebeidzamos švīkstus, spāris pasauli gabalos plēš. Dažus vectēvu dzējoļus nopublicēja rajona laikraksts. Tos, protams, viņiem pirms tam nācās pārrakstīt tā, lai būtu jau kāds pantmērs un dzēju varētu saprast arī tie, kas nekad nav lidojuši. Ne visiem piemīt spēja lūkoties uz pasauli no augšas. Pēc kara visus karavīrus sadzina ziemas nometnē un mācīja nelidot. Sākumā bija grūti turēties pie zemes. No jauna vajadzēja mācīties staigāt. Vecāks staigāja nokārt galvu un ilgi vēroja zemi, līdz spēja pamanīt katru kukurzi un izcilni, līdz spēja ieraudzīt skūdru takas, līdz iemācījās nekāpt virsū gliemešiem. Gliemeši palīdzēja. Apēsts gliemežs strauji tuvina zemē. Gliemežs ir zemes iemītnieks. No gliemežiem var iemācīties mīlēt zemi. Tur bija viens mazs kāns puisis ar lielu galvu un platu ģīmi. Viņš uzmaucis ķiveri un tad ar galvu spēja izsist cauru mūrī. Tur bija cits, kas varēja ar mazā pirkstiņa naga lielumu akmeni, aizmest kilometru attālumā un pāršķelt citam galvaskausu. Pēc precīzi trāpījuma viņš parasti nospļāvās sasit plaukstus un piezīmi blociņā ievilkt vēl vienu līniju. Viss blociņš bija pilns ar līnijām. Tur bija viens, kas nemitīgi sprāga. Viņa sirds nevis pukstēja, bet gan tikšķēja kā modinātāja pulkstenis, un kad vajadzēja skanēt zvanam, viņš uzsprāga. Varēja uzsprāgt kaut katru dienu, labās dienās arī 2 reizes. Tur bija viens, kas vārīja karalisku boršķu. Visu atlikušo dzīvi vecās sapņoja vēlreiz nogaršot to boršķu. Viņiem mācīja neskriet cauri sienām, nemētāt akmeņus, nespļaut, neuzsprāgt un nelidot. Mācīja mīlēt zemi. Tev būs zemi mīlēt un boršķu aizmirst. Vecās runādams pats ar sevi mēdz atkārtot. Tev būs zemi mīlēt un boršķu nepieminēt. Visu atlikušo dzīvi vectēvs
Božņš strēbi paslēpus, aizslēpies aiz skapja, ielīdus krūmājā, sēžot uz podu, iekrāpējies aiz toaletes durvīm. Vecmāmas spējas nebija tik ekstravagānas. Tās nelika izbrīnā ieplēst muti, tomēr viņa prata savaldīt vecstāvu. Viņa nevienam nestāstīja par savām spējām. Mēs varējām tikai nojaust, ka vecmāma īsti cilvēciski nav. Viņas hipnotiskās spējas izpaudās gluži nemanot, kā viegls pieskāriens, kas ielieca gribu pareizajā virzienā, neredzams glāzs, kas nomierināja un atņēma spēju pretoties. Neviens par viņu spējām nezināja. Pat cietpauri melnajās jakās, kuriem acis spīdēja kā automašīna tālās gaismas. Viņi skaļi un uzkrītoši bļaustījās ar skatienu, varēja izgaismot vientuļus lauku ceļus vai sabiedrēt zirgus, bet tuvumā neredzēja ne nieka. Varu tikai iztēloties, kā vecmāma viņiem naivi uzsmaidīja, un tad nemanot savaldīja viņu nemieru, lika piemirst kurkstošos vēders un gruzdošo nepatiku, kas izraisīja niezi. Un viņi droši vien izslēdz gaismas un kādu brīdi bija nedaudz noguruši, atslābuši un domāja par sievām un siltām gultām, baltiem palakiem un mīkstiem spilveniem. Tad, kad man vajadzēja mācīties lidot, vectēvs vairs īsti nevarēja palīdzēt. Ap to laiku viņš jau bija nedaudz sajūtas prātā. Vēl biežāk nekā agrāk viņš staigāja pa pagalmu ar atgāzt galvu, meklējams savus spārnus. Es gribu lidot. Es esmu spāre un gribu lidot, viņš teica un staigāja apkārt plivinādams rokas. Vectēvs drusku smaidīja, un es nesapratu, vai viņš priecīgs vai pārlieku skumst. Mans plānprātīgais vectēvs bija kļuvis neizdibināms. Pats es gaisā spēju ieķerties aizvien ilgāk. Iemācījos sajust tās svaru un pilnību. Kad to iemācās, gaisa vairs nav nemanāms. Tam ir blīvums un masa. Brīžiem jutos tā, it kā es nepārtraukti atrastos ūdenī. Ar katru rokas vēzienu jūtu kā pastnovi uz malām gaisa blāķus. Spēju atšķirt vietas, kur gaisa ir pavisam maz. No tiem nosturiem, kur tā tik daudz, ka gandrīz neuzdrošinājos iesprāgties pa vidu. Vējš šķita kā ūdens straumi, kas plūst man garām un pāri. Turpināju lekt no krēsla. Uz brīdi ieķēros gaisā, tad pavisam lēni kritu. Kad beidzot pēdas pieskārās pie zemes, tad tas notika bez trokšņa. Guļot gultā, spēju uz brīdi iekārt gaisā roku vai kāju. Reizēm tā arī bija. Rokas un kājas karājas gaisā vieglas un bez svara kādu gabalu virsmākus. Pēc atgriešanās no kara vecēvs vispirms ēda. Kādu laiku viņš nebija ēdis un tās ļoti, ļoti izsalcis. Bet vēlāk viņš cēla jaunu pasauli un jaunus gaišus namus. Stāvēdams uz 9 stāvu mājas jumta, viņš bija tik tuvu debesīm, cik vien iespējams. Tomēr tikai tā viņš cēlās augšu, vienu stāvu pēc otra. Augstāk par 9. vecāks gan netika. Tikai dažas reizes viņš ar liftu uzbrauc līdz televīzijas ēkas vai zinātņu akadēmijas augšējiem stāvam, taču tā nebija īsti pacelšanās. Tomēr viņš lidoja. Kad vecāks sajūta prātā, es zināju, ka viņš vienkārši sācis lidot. Savā prātā viņš lēcis no māju jumtiem un kartēs iezīmēja ierakuma līnijas. Es aizlidoju, lēcis no savu beņķīšu un paliku karājamies gaisā. Bija viegls un pilns, ar svaigu gaisu un zemes magnētiskais spēks mani nespēja noturēt pie sevis. Viegli piemīktām acīm un izgrieztām krūtīm lēni slīdēja pa pagalmu. Gribēju lidot augstāk un augstāk, bet paliku slīdot vien pāris metru virs zemes. Tomēr tas bija brīnišķīgi. No mājas izskrēja vectēvs. Nāc lejā, viņš sauca. Lido lejā. Bet es tikai smējos un uzdrošinājos gaisā uztaisīt nelielu pirueti. Tas bija viegli. Vectēvs klumpučoja man pakaļ un mēģināja man satvērt aiz kājas, bet es viegli izvairījos no viņa neveiklajām rokām. Lido šurp, sauca vecmāma, kas bija iznākusi uz kāpnēm, un viņas balsīs jūtu hipnotisko domas pakļaujošo spēku, bet tas izplūda man cauri jau nākamajā izelpā. Nāc lejā, vecāks turpināja saukt, bet man tā bija tikai rotaļa. Kad beidzot nolēmu paklausīt, es to vairs nespēju. Bija zaudējis svaru zemes, magnētiskais spēks man nevis pievilka, bet lēnām apgrūda.
Izrādās, ka ir iespējams pasauli apgriezt otrādi, un tad tā kļūst smaga, bet tu paliec viegls, un tad paliek baili. Ļauj, lai vectēvs satver manies potītes, bet joprojām karājos gaisā, kā miesas krāsas hēlī balons. Nāc taču lejā, vectēvs un vecamam atkal vienā balsī sauca. Vienmēr esam vēlējies lidot, bet nekad aizlidot. Es koncentrējos, izelpoju gaisu un biju pavisam nedaudz smagāks. Es koncentrējos, izelpoju gaisu un tapu nedaudz smagāks. Es koncentrējos, izelpoju gaisu un kļuvu vēl smagāks. Vecāks koncentrējās, ieelpoju un ar katru ieelpu palika nedaudz vieglāks. Kad manas pēdas pieskārās zemē, vectēvs jau bija pavisam viegls. Es paņēmu viņa smagumu un atdevu savu vieglumu. Izkautušajām augumam nemaz tik daudz vieglumu nevajadzēja, bet viņš aizvien rāva to sevī. Gribēja vecām noturēt tāpat, kā viņš bija noturējis mani, bet Rihards Āna III ar spērienu atbrīvojās no man tvērienu, strauji cēlās gaisā un smējās un bija priecīgs un lidoja kā spāri. Man ir. Stāsts ribas. Tāds Facebookā, tur vienu pirmo rīkoku mazā vidi, kā varēja redzēt, dzirdēt. Ribas. Konstantīns, un tobrīd viņš vēl nebija, Konstantīns piedzima pirmdienā. Vakarā, guļot gultā, Renāta sajūtās vientuļa. Viņa atpogāja pidžamu ar asu virtuves nazi, atgrieza sev krūškurvi un izņēma labās puses 7. un kreisās puses 8. ribu. Vāti viņa sadiedza ar rupju pakulu auglu, bet vēl siltās ribas nolika uz galdu un sāka tēst. Ar nazi un kaltu Renāta izveidoja elpoņus, ceļģeļus, lāpstiņas, muguras, skriemeļus, potītes, dēlnes, plecus, degunu un pauri. No 2 ribām viņa iztēsa sev vīrieti. Te nu tu esi, Renāta nolika savu radījumu krēslā. Sākumā vēl gluži nekustīgi un stīvu spēja tikai elpot un mirkšķināt acis. Nedaudz sāli. Tas sēdējums drēbējumi apsakts tikai ar plānu segu. Renāta ielika gultā un neizslēg uz gaismu, ilgi uz to skatījās. Un arī viņš nespēja pagriezt galvu, nespēja atraut acis no Renātas. Domas vēl bija miglainas, nedaudz augstu un skumji. Vairāk par visu gribējās pieglausties pie šīs sievietes siltā vēdra. To pirmo nakti vīrietis pavadīja nomodā, skatoties uz dusošo Renāti. Miegā viņš pievilka kājas un gulēja. Miegā viņa gulēja, pievilka kājas un gulēja sarāvusies pavisam maza. Kārlis, Kaspars, Karens, Kazimiers, Kirils, Konrāds no rīta viņi pielaikoja savam vīrietim vārdus, skaļi sauca un gaidīja mirdzumu acīs. Gribēja zināt, vai kāds no šiem vārdiem patīk, kā lai nepatīk. Viņš dzirdēja tikai Renātas balsi. Konstantīns, tu būsi Konstantīns, mans mazais plikpaurainais Konstantīns, mans Kostja, viņa izlēma. Viņš neiebilda, arī tāpēc, ka joprojām nespēja runāt un spēja veikt vien dažas nenoteiktas kustības. Viņš vēl nebija izdevies tik višs kā iecerēts. Nec grieķu Apollons, nec Michelangelo Dāvids, pārāk kaulains, ne īpaši garš, stūrains, neveikls. Vēl otrā dienā spēja tikai sēdēt atpūtas krēslā, grozīt galvu, samiekt acis, bez skaņas kustināt muti. Vienu par mammīti, tas ir vienu par mani, par Renāti, mans mazais. Pusdienu laikā Renāti iesēdās Konstantīnam kleipī un ar karoti baroja viņu kā mazu bērnu. Ņem, ar vieļu stūri viņa noslaucīja zodu. Viņu vajadzēja uzbarot, padarīt pilnīgu. Kaut nemaz nebija ļoti viegli, Renāti gluži nemierīgi dīdījās pa savu vīriešu kleipi un glāstīja tā stūraino galvu. Tā it kā to būtu iespējams vēl kaut kā uzlabot. Viņas klātbūtnē Konstantīns jutās nedaudz dzīvāks,
plaukstās un pēdās ielīja siltums. Balss nebija lietota. Pirmie vārdi čerkstēja. Konstantīns ilgi klepoja, Renāti iedeva ūdeni, kakls sāpēja. Tas viss tikai tādēļ, lai izteikti neveikli sveika. Lai varētu viņu apskaut, nācās iešūpoties un tikai tad izdevās iemest labo roku kleipī. Renāti pati to pievilka ciešā klāt. No pīpules pār apakšūpu tecēja siekā. Viņa to noslaucīja ar pieturu. Apskāviens sanāca tevēkls, taču viņa vismaz cerēja, ka patiesas. Kad Renāte nebija cieši blakus, Konstantīnam sala. Renāte nedēva drēbes un viņam sala kā cilvēkam, kas kājas izrauc pasaulē. Šo augstumu nedaudz remdēja tikai viņas tuvums, un nelielu mierinājumu sniedza vēl varbūt tikai sienas pulkstens. Tā tikšķiešana atgādināja to nerimtīgo ritmu, ar kādu pukst cilvēka sirds. Konstantīna locītavs Renāte ierīvēja ar lētu, diezgan rīvīgu šņapi. Tam vajadzēja veicināt asinsriti, kļuva silti. Viņš nedaudz reiba. Viņa pasaule vēl bija maza. Naktī viņš skatījās uz guļošo Renātu un tikai dažas reizes uzdrīkstējās aizgriezt galvu, novērst skatienu. Vēl pēc dienas viņš jau staigāja. Renāts atbalstīts turoties pie krēsla atvēltēm, gultas galda malas sienām un stenderēm, vairāk kārt atcit kāju pirkstus pret skapu, pret galdu kāju, krītot sāpīgi, sasit gurnu pret kumotu stūļu, vēl aizvien dzīja arī radīšanas rētas, ķermenis sāpēja, zilomains pēc šņabis maržodams, viņš mācījās staigāt. Pavisam labi, Renāte viņu uzmundrināja, staigājot nopakaļus, gatavi ķert. Bet, ja sākotnēji Konstantīna neveiklību viņa uztvēra ar gādību vai pat vieglu uzjautrinājumu, tad vakarpusē viņa nemitīgā klupšana Renāte jau kaitināja. Vēl jau vairāk tādēļ, ka Konstantīns no viņas vairs neatstājās. Viņai pašai sāpēja nemazāk kā Konstantīnam. Bieži vien pēc neuzmanīgas vai pārāk straujas kustības viņa ar labo roku ķērās pie krūtīm tai vietā, kur izgrieztas divas ribas. Bācis slikti dzīve. Zāles nelīdzēja, jāpaciešas. Gandarījums tomēr liels. Beidzot viņas mājā bija vīrietis. Pārāk bieži vecāki, īpaši mamma, vēlāk arī draudzenes atgādināja, ka viņa nedrīkst būt viena. It kā vienatnē viņa nebūtu pilnīga. Taču viņiem nebija par ko runāt. Vai nu guļam istabā, katrs savā gultas pusē, vai virtuvē, katrs savā galva pusē, viņi klusēja. Ja Konstantīns nebija blakus, Renātei sākās smelt rēt uz krūtīm. Ja Renāte nebija blakus, Konstantīnam salu. Un tad viņa lika Konstantīnam skaļi lasīt Šekspīra sonetus, lai labāk ievingrinātu mēli. Ļoti drīz viņš jau lasīja ļoti skaisti. Nometies uz ceļiem pie gultas, malas zemā domā balsī. Bet kas es esmu? Konstantīns uzrīkstējās pajautāt. Tu esi mans vīrietis, Kosti, jo es gribu, lai viņi visi liktos mierā. Es gribu, lai viņi visi liek mani mierā, Renāte atbildēja. Šai atbildēji vajadzēja apmierināt, jo tā bija vienīgā, ko Konstantīns saņēma. Citādi Renāte bija diezgan jauka. Naktī viņš drīkstēja gulēt gultas malā, kamēr vien negrozās, nekrāts un neizdveš neskaņa. Bet no rīta viņš gatavoja brokastis. Renāte bija radījusi vīrieti, kurš lieliski gatavo. Gandrīz vēl labāk par viņu pašu. Pirksti vēl neveikli, grūti noturēt nāzimcepamo lāpsiņu, vienu šķīli viņš sasit franču omleti ar baziliku mazajiem tomātiņiem, lēni uzmanīgi. Kafija ar pienu. Pēc tam Konstantīns sēdējis krēslu un uzskatījās, kā Renāte atspiedusies pret spilveniem, šķīvi klēpī, lieliem kumosiem visu aprīli. Īpaši izskatīga sieviete, augstu pieri, pārāk izteiktiem vaigu kauliem, plānām lūpām, pelēcīgiem, nesalātiem matiem. Dienas vidū Renāte aizgāja tikai uz pāris stundām, bet viņas prombūtni sakādāja teikt nepanesamas ciešanas. Šausmīgs savu, ko tu vajadzēja slaucīt putekļus un gatavot ēst, Konstantīns ielīja gultā un satinās viņas vatātajā sagā, bet pārnākus viņa
viņa nepārbaudīja tīrību, jo ar plaukstu turēja ciet pati savu brūci. Renāta nespēja ilgstoši iztikt bez savām ribām. Konstantīns kļuva priecīgs, un pēc tam kaunējās pats par sevi, bet Renāta piespieda tā kailo galvu sev pie krūtīm tik ilgi un cieši, kad sāpes pārgāja. Viņas krūtīs skanēja atbalsts skaļus un negāns, tās aizpildīja krūšu dobumu. Tev jābūt smukām. Renāte bija atgriezusies somām, no kurām tagad cēla laukā krēklus, bikses, kurpes, pat zeķus un apakšveļu. Tās derēja labi, kaut nebija ētas. Tīri instinktīvi viņš mēģināja šīs drānas noplēst vai vismaz mazināt neciešamo niesi, kas jūtama gandrīz vai uz visu ķermeņu, bet Renāta aizliedz knosīties. Gaišajā vasaras uzvalkā un zamšu kurpēs Konstantīns izskatījās pat ļoti cienījami. Tu taču negribēji smaržot tāpat kā es. Renāta viņu pagātīgi apsmicināja ar toaletes ūdeni. Tagad viņam vajadzēja ost kā okeāna brīzei. Tā smaka cietās nāsīs, bet viņš vismaz vairs nesmaršoja kā Renāta. Konstantīns bija kļuvis gluži vai par cilvēku. Viss tā pošanās tikai tādēļ, lai dotos laukā. Uz ielas viņš turējās pie Renātas blūzes blandošās pieturknes. Tik ļoti baidījās pazaudēties. Cilvēki un nerimstošais troksnis viņu satrauc darīt ramīgu, taču Konstantīns kļuva par nastu nesēju. Renāta gribēja iepirkties, un tagad viņai bija nesējas. Iegūst šo uzdevumu, viņš kļuva mierīgāks, bet iekšēji apsolīja sev nenovērst acis no Renātas, kura nu bija kļūst par vienīgo uztveres atbalsta punktu. Pēcāk viņi brauc uz jūru, izskrienies Renāta pakļāva. Tā bija balva par labi padarītu darbu. Konstantīns mēģināja aptvert horizontu, kā bērns skrēja ūdenī, lai notvertu 9. vilnu spārtī ūdeņus smiltis, bija brīnišķīgi tās sajust ar kāju pirkstiem. Viņš lasīja griemežvākus, mēģināja noķert kāju vaļājās smiltīs, tad nometa visas svešās drēbes un kails ieskrēja jūrā. Ūdens bija stingzinošs augsts, bet brīnišķīgs. Nosals sarkans atkal skrēja krastā, lēkā, lai sasildītos, un tikai tad atcerējās Renāti, kuri visu šo laiku sēdēja krastā, vēroja viņu. Renāti atļāva sev noskūpstīt. Konstantīns bija īsts vīrietis. Kad vakarā atnāca Renātas māte, viņš jau bija labi sapos. Uzvilcis stīvu kreklu žaketi, kas tikai nedaudz par mazu, un jaunas neciešami nērdzes, bet patiesi glītas brūnas kurpes. Uz plīts vārījās liels katls ar soļānku, kas ļoti garšoja mātei. Viņi sēdēja uz upes garāņos, asās smaržas, cirtās nāsīs, bet Konstantīns vairījās izrādīt nepatiku. Māte izskatījās pārsteidzoši līdzīga meitai, tikai vecāka ar kumpu muguru. Viņa rūpīgi pētīja Konstantīnu, apgāja apkārt ar asiem pirkstu galiem, iztaustīja viņa sānus. Šie pieskārni nebija patīkami. Brīdī, kad viņi mēģināja saspiest degunu, Konstantīns aizsit viņas rokas sāns, pieredz kājās un aizslēpās aiz Renātas šaurās muguras. Man viņš nepatīk, māte teica. Man gan. Kas tas vispār ir? Vai tu domā, ka tu būsi laimīgi? Labi, ka šeit nav tavs nabaga cietvārnais tēvs. Vai gan tā mēs tevi audzinājām kādreiz, un tas ir vēl pavisam nesen, tu taču tāda nebija. Mācījies universitātē, turklāt savām spējām pat pārsteidzoši labi. Un ja arī tev taču kaut kas nesanāca, es pat nemēģināju tevi tajā visā vainot. Galu galā arī tevs tēvs bija padomš, un es taču vienmēr esmu centusies tevi atbalstīt, lai cik grūti tas reizēm nāktos. Bet šis, kas tas vispār ir? Tas ir Konstantīns, mans kos. Renāta aplika roku ap savu vīriešu vidu un pievilka viņu klāt. Renātas māte atgriez krānu un tāpat ar plaukstu iestrēja krietni malku ūdens, lai neizkalst rīkle. Tu taču kādreiz biji kopā ar Rihardu, ar Ričiņu. Tas lūk bija vīrietis, iznesīgs, pieklājīgs, labi pelnošs, un ja ar viņam kādu reizi paslīdēja kāju, tas tomēr iemesls viņam ko būtisku pārnest. Tādi jau tie vīrieši ir. Bija taču arī citi, varbūt netik patīkami, tomēr visnotaļ lietojumi. Tā vietā šis, vai gan tā mēs tevi mācījām, tu varbūt tā vēlies man atzinību, varbūt tad ne tādēļ aicināja man šeit. Es taču tev redzu cauri, gribēju palepoties, bet nav par ko es tev teikšu.
jākaunas tev, meitiņa, jākaunas. Dievs sots par visu to manu lielo mīlestību. Dievs sots tu man esi. Droši vien aiz kauna, aiz milzīgi kauna tavs tēvs padarīja sev galu. Aiz kauna par meitu, kas pat neceras apciemot savus nabaga vecākus. Bet ko gan var gaidīt? Tu paskaties uz sevi, staigā ārā kā plānprātīgi, nesavākt, nesakopt. Par ko man tāds kauns? Viena vienīga bilšanās. Mana nabaga vecā sirds to vairs neizturēs. Ej prom, mamma, Renāta norādījis durvīm. Tu pazūdi. Renāts mātes līkais pirksts tika pavērsts pret Konstantīnu, it kā viņa nemaz nebūtu Renāta dzirdējusi. Ej no kurienes nācis, viņa sēca. Man viņš patīk, mamma, un tu labāk ej prom. Renāta atkārtoja un pēc steidzās atvērt durvis, pirms māte paspēja vēl ko bilst, bet viņa vēl gluži aizaususies, mēģināja attāpoties pēc saviem runas plūdiem. Konstantīns gribēja viņu apturēt. Varbūt viņam vajadzēja Renātas vietā paskaidrot, ka viss nemaz nav tik slikti. Uz ielas viņš sevi bija salīdzinājis ar citiem un secinājis, ka ir izskatīgāks par lielo vairumu. Un arī dumšs viņš nebija. Taču, kamēr Konstantīns mēģināja atsaukt atmiņā dažas Šekspīra rindas, kuras varētu noskaitīt, lai pierādītu savu galantumu, māte jau bija izstumta pa dzīvokļa durvīm. Pēc viņas aiziešanas Renāta nebija nec skumja, nec nikna. Ak, Kostja, atspadējo ar mani. Renāta viņa aizvilka uz virtuves vidu. Konstantīns neļāva, lai viņa vada, lai gan pats tikai aptuveni apjauta, kā dejot vienkāršā valša ritmā. Tam, 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 tam. Renāta skaitīja, bet Konstantīns viņu vadīja pa šauro virtuvi. Tā vairs nebija karstā sieviete, drīzāk remdena un arī smaržoja. Gluži citādi, gluži sāja. Tu taču zini, ka es tevi ļoti mīlu. Es tevi ļoti, ļoti mīlu un nekad nelaidīšu tevi vaļā, Renāta teica. Viņi atpogāja viens otru pogas, ielīt gultā un bija tuvāk nekā jebkad. Viņi bija radīti no viena kaula. Konstantīns pazina šīs sievietes smaržas, ietpukts un elpu. Viņi dzēra vīnu, dzēra līdz Renāta ieslīga dziļā miegā. Tad Konstantīns atbrīvojās no viņas skāvieniem, atraisīja pakulu auklu uz viņas krūtīm, ar asu virtuves nazi atgrieza vaļā jau diezgan labi aizdījušo vāti un iekāpa atpakaļ viņas tukšumā starp Renātas ribām. Viņa joprojām bija pilna ar balsīm. Ja ļoti gribēja, Konstantīns spēja pārkliegt gan māti, gan Riču, gan Renātu pašu. Un tātad, man liekas, mums visiem ir jautājums, kad mēs redzēsim rokās tavu grāmatu. Nosaukums redaktors izdevniecība gads. Gada nav. Izdevniecības nav. Kas tur ir? Redaktors man viens tā kā ir pieteicies, bet tas tā teorētiski. Kaut kad. Es ceru, ka šogad pabeigšu. Bet es, protams, man liekas, arī tādu nepagājuši, ka teicu. Tagad, Mārtiņ, nesen kādā memoriālā muzeja apvienības sarīkumā tu performēji savu mākslas darbu glezna. Ja esi ceļā savu pirmo grāmatu, esi padomāji, kas varētu būt dizainers, mākslinieks, kā ietērpa autors. Varbūt tu pats ko? Es pats noteikti, ne? Es tādu ceru, tādu mazu nelielu grāmatiņas nesen iegādājos Kristīnas Želvas stāstu krājumu. Viņš ir tāds meiteni, kas nogrieza macu, tāds jauks, mazi jauki grāmatiņas. Tādu es gribētu, jā. Neko milzīgi pārspīlētu. Un es varbūt beigšu tādu nopietnu, skaidru un skaistu un vienkārši jautājumu. Un ir ārkārtīgi mīļš Andras Neiburgas citāts, ko es uzdodu ļoti daudziem, daudz kur, daudz vietu un arī šeit. Un savukārt Andra rakstīja: es zinu par dzīvi visu, izņemot pašu galveno. Mārtiņa, vai tu to zini? Kas tev ir galvenais? Es nezinu pašu galveno. Pašai droši ģimene. Bet
Kaut kur literatūra arī. Paldies! Un varbūt jums ir kāds jautājums? Kāds būs uzdevums? Nav mums uzdevums. Tā apsāku. Tā būs stāstu grāmata, ja? Tā droši vien būs stāstu grāmata, jā. Neviens romāns man ir to. Dzējā ir. Cik stāstu būs tā? Kādu 11, es ceru. Jau ir. Man kā 10 ir nopublicēti. Vēl dažus es gribētu, kas nav nopublicēti. Visus jau varbūt arī neiekļaušu. Tad jāredzēsim. Tas ir, protams, darbs ar redaktoru un tā tālāk un tā joprojām. Kā tu izvēlēsies tos stāstus, ko tu neiekļausi? Es neizvēlēšos, tāpēc man redaktors būs. Kura vārdu tu neatklāji? Man Ils Jansoni man kā pieteicās. Kaut kur tur minēt. Brīnišķīgi redaktori, jā. Daudz. Bet tas tā. Varbūt kādam vēl ir kas jautājums? Paldies, ka atnācāt. Priecīgus Jāņus jums visiem un visvairāk Mārtiņai. Tiešām paldies, ka atnācāt un izturējāt šajā svēlmē. Gaidīsim citreiz dienas. Tas ir Jā.